Pāvests. Ļoti labi. Un otrs tāds, vienkārši, tāds vienkāršāks ģenerālis. Kā zemnieks, sētnieks, ļoti labi sētnieks un pāvests. Varētu divus cilvēkus lūdzu palūgt, ja? Sākotnēji, tātad varis ir pāvests, ja, un Edgars. Bet tas noteikums šajā etīdē būs tāds, ka es ik pa laikam teikšu maiņa, vārdu maiņa, ja? Un tad, kad es teikšu vārdu maiņa, tad varis uzreiz kļūs par sētnieku un turpinās sētnieka tēlot, ja? Edgars savukārt kļūs par pāvestu. Atskanēs atkal maiņa, viņi atkal mainās, bet viņiem būs arī jātaisno tās kustības, kāpēc viņi tur varbūt ir dažādākās. Un vieta, es domāju, ka nevaikšana, tad būs jau viss kārtībā. Tad noteikti viss skaidrs ir kā jau visiem. Mans brāli, kāpēc tu esi šodien tik skumjš? Kā lai pasaka, es neesmu skumjš, es vienkārši dabūju reāli tauri, ka man tur iekšā. Man sasit jūs saki. Tas Dievs redz visu. Es gribēju tikt pie jums, lai palūgtu tieši Dievam caur jums visu, ko gribu. Kas tad jūs sasita? Kā tas lielais uz šī tā? Maiņa! Šī tik liela manā! Es redzēju, viņš bija tāds, un viņš paņemāja skaklu un iemet par sliktību. Alberts! Tas bija Alberts! Jā, Alberts, varbūt es zinu, Alberts. Ņemies lotu, jā. Maiņa! Jūs tai pieskārāties! Maiņa! Vai tiešām? Te es ieliku relikviju Čeholā jums viņu. Ņemiet! Cik klausāls. Es vairs nekad ar viņu neslauciešu, varbūt. Bet vai jūs varētu pievaldīt to Albertu? Man liekas, ka es viņu netiešu garām ar šo slotu. Maiņa! Stāvus jūs domājat? Iet vienkārši tā paceltu galvu. Maiņa! Ziniet, es pārēc pie jums priekšā. Maiņa! Tas nekas, mans dēls, tas nekas. Maiņa! Ziniet, un tad viņš saka uz maniem tieši man visu saka. Pazemība nav nekas slikts. Skatieties, kā es... Maiņa! Jā, šitik sāp. Maiņa! Krusti. Guras sāp, ziniet, es nevaru. Maiņa! Jā, un tad liecaties atpakaļ. Droši. Ziniet, ko es vēl gribēju paprasīt uzreiz? Es zinu, man Dievs jau teica. Maiņa! Jā. Nebūs tev citus čakarēt. Paldies!